cilvēku, kas uzstāsies. Šodien, kā jau minēju programmā, par atkārtoti lietojamā iepakojuma uzskaiti mums sīkāk pastāstīs, kā arī atbildēs uz jautājumiem Valsts dienesta iepakojuma apsaimniekošanas vadītāja Anita Zakarāne Eglīte. Sveicināti! Labdien! Es tad nodošu tālāk stafeti un pēc tam nākšu vēlreiz uzdot jums dažus jautājumus, ko tikmēr, kamēr jūs uzstājaties, cilvēki būs arī mums sasūtījuši. Jā, paldies. Tā, runājot par iepakojumu, tieši var atzīmēt, ka visā Eiropas Savienībā tam tiek pievērsta pastiprināta uzmanība, un tas tiek darīts ar mērķi, lai novērstu iepakojumu atkritumu rašanos, veicinātu iepakojumu atkritumu atkārtotu izmantošanu un pārstrādi, nevis to apglabāšanu. Un tā tad lai ierobežotu ietekmi uz vidi un samazinātu izlietotā iepakojuma apglabāšanas apjomus, tā, es atvainojos, pārlecam uz slaidi. Tātad, lai ierobežotu ietekmi uz vidi un samazinātu izlietotā iepakojuma apglabāšanas apjomus, Eiropas parlamenta un padomes direktīvā par iepakojumu un izlietoto iepakojumu ir noteikti pasākumi, kuru mērķis ir novērst izlietotā iepakojuma rašanos un kuru papildus pamatprincipi ir iepakojuma atkārtota izmantošana, pārstrāde un citi izlietotā iepakojuma reģenerācijas veidi. Un līdz ar to šādu atkritumu apglabāšanas samazinājumu nolūkā sekmēt pārēju uz aprites ekonomiku. Iepakojuma direktīvā ir noteikts, ka dalībvalstīm ir pienākums pārzināt iepakojuma plūsmu valstī un ziņot par to Eiropas komisijai. Un tas konkrētāk ir atrunāts komisijas lēmumā, ar ko nosaka datu bāzu sistēmu formātus. Atbilstoši iepakojuma direktīvai, nosakot, ka dalību valstis katru gadu 18 mēnešu pēc pārskata perioda aizpilda ziņojumu par iepakojumu un izlietoto iepakojumu, kas tiek publicēts Eiropas komisijas datubāzēm. Un šeit jāatzīmē, ka sākot ar 2020. Pārskata gadu dalību valstīm ir obligāta datu ziņošana par atkārtoti lietojamo iepakojumu. Prasības atkārtoti lietojama iepakojuma uzskaitē Latvijas normatīvajos aktos ir kopumā izrotošs no iepakojuma likumā, dabas resursu nodokļa likumā un ministra kabineta noteikumos numur 404, 480, 983 un 519 noteiktajām prasībām. Un tagad apskatīsim, kas ir jāievēro, lai korekti uzskaitītu un ziņotu datus par atkārtoti lietojamo iepakojumu. Tātad, lai ziņotu par tirgū laisto atkārtoti lietojamo iepakojumu, komersantiem ir skaidri jānošķir vienreiz lietojamais un atkārtoti lietojamais iepakojums, kā arī šo iepakojumu pielietojuma veids, kas tātad var būt primārais vai sekundārais un terciārais. Primārais iepakojums ir izcelts, jo komersantiem ir jāuzskaita un pie ziņošanas jāizdala, cik no visa atkārtoti lietojamā iepakojuma apjoma ir primārais atkārtoti lietojamais iepakojums un to rotāciju skaits.
Atbilstoši iepakojuma likumā 1. pantā noteiktajam, tātad atkārtot lietojamā iepakojuma definīcija skan šādi. Tas ir iepakojums, kas ir projektēts, izstrādāts un laists tirgū, lai aprites ciklā to pārvietotu vai nodrošinātu tā izmantošanu vairāk kārt. To atkārtoti piepildot vai izmantojot tam pašam nolūkam, kādam tas sākotnēji paredzēts. Vai arī īsāk varētu formulēt, ka tas ir iepakojums, kuru var izmantot atkārtoti tā sākotnējam uzdevumam. Slaidi lēkā. Jā, pusīstais slaids. Atkārtoti lietojamais iepakojums var būt gan primārais, kā piemēram stikla pudeles vai burkas, kuras paredzēts atkal uzpildīt, gan sekundārais, piemēram, kādas kartona kastes vai plasmasas palikņi, kurus ir paredzēts atkārtot izmantot, gan arī terciārais vai transporta iepakojums. Piemēram, biežāk izmantojamās koka vai plasmasas paletes, kā arī plasmasas alus kastes. Tātad persona, kura pirmā reize laiž tirgū atkārtoti lietojamo iepakojumu un iesaistās atkārtotas izmantošanas sistēmās, nodrošina atkārtoti lietojamā iepakojuma rotāciju skaita uzskaiti. Un šeit es vēlētos vērst uzmanību uz divām būtiskām lietām. Kad atkārtoti lietojamais iepakojums skaitās laist tirgu un kas ir rotācija. Tātad atkārtoti lietojams iepakojums ir laist tirgu, kad tas pirmo reizi ir darīts pieejams kopā ar precēm, kuras paredzēts saturēt, aizsargāt, apstrādāt, piegādāt vai pasniegt. Un savukārt rotācija ir cikls, ko atkārtoti lietojamais iepakojums aprit no brīža, kad tas tiek laists tirgu kopā ar produktiem, kurus ar to paredzēts tad saturēt, aizsargāt, pārklāt, piegādāt vai noformēt, līdz tam brīdim, kad tas ir gatavs atkārtotai lietošanai, lai kopā ar produktiem to atkal piegādātu tiešajiem lietotājiem. Jā, tātad. Komersanti uzskaita atsevišķi un ziņo par atkārtoti lietojamo iepakojumu tikai tad, kad izpildās divi nosacījumi. Proti iepakojums atbilst iepakojuma likuma definīcijai, un tas nozīmē, ka ir tāds, kuru var izmantot atkārtoti tā sākotnējam uzdevumam. Un tas arī tiek atkārtoti izmantots. Tātad šeit ir jāizpildas tieši šiem diviem nosacījumiem. Ministru kabineta noteikumos numur 480 ir noteikta ziņošanas forma, kādā ražotāja atbildības sistēmas, piemēram, zaļā josta iesniedz datus par atkārtoti lietojamo iepakojumu valsts vides dienestam. Tātad varētu teikt, ka šādi tiek iesniegti dati jau vairāku jau pēc tam, kad tiek apkopoti komersantu iesniegtie dati, un gribētu piebilst, ka šī forma varētu arī atšķirties, uzskaitot iepakojumu uzņēmumā un ziņojot par to ražotāju atbildības sistēmai, piemēram, zaļajai jostai.
tad varētu būt arī dati norādāmi izdalīti kaut kā specifiskāk vai vairākās kolonnās. Tas nav tas būtiskākais, gala rezultātam ir jābūt, ko no jūsu sniegtajiem datiem varētu iesniegt ražotāja atbildības sistēmas vides dienestam. Un tad, lai labāk saprastu šos uzskaites un ziņošanas principus, tabulā norādāmo datu kolonas iekrāsoja divās krāsās. Tad dzeltenā krāsā iezīmētās kolonnās tiek norādīti dati par visu tirgu pirmo reizi laisto iepakojumu. Tas ir gan atkārtoti lietojamais, gan vienreiz lietojamais iepakojums, tātad viss iepakojums. Bet zaļā krāsā iezīmētajās kolonnās tiek norādīti dati tikai par atkārtoti lietojamo iepakojumu, gan tirgū laisto, gan to rotācijām. Un šeit es vēlētos atgriezties pie tā, ko ir svarīgi saprast, kas ir tieši tirgū pirmo reizi laistais atkārtoti lietojamais iepakojums. Varētu teikt, ka par tirgū pirmo reizi laisto atkārtoti lietojamo iepakojumu var uzskatīt arī tādu, kurš tiek definēts kā dabas resursu nodokļu objekts. Un tā tad, kad par atkārtoti lieto iepakojumu būtu jāmaksā dabas resursu nodoklis. Tad nodokli par iepakojumu, kuru iespējams izmantot atkārtoti, uzņēmums aprēķina, ka to pirmo reizi izmanto savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Pirmo reizi realizē preci šajā iepakojumā vai pirmo reizi to iznomā. Tad pēc būtības atslēgas vārds šeit ir pirmo reizi. Tātad tāds iepakojums, kur pirmo reizi izmanto, pirmo reizi realizē vai pirmo reizi iznomā. Un tagad vēlreiz atgriezīsimies pie aizpildāmajiem datiem un tabulas. Apskatīsim piemēru par primāro iepakojumu. Ja tas būtu kā atkārtoti lietojamais un primārais tieši. Tad šeit būtu piemērs tāds, ka komersants A tirgu pirmo reizi kopā ar dzērieniem laiž 11,000 kilogramu stikla pudeles. No kopējā daudzuma viss iepakojums ir primārais. No kopējā daudzuma komersantam A tikai 1,000 kilogramu ir atkārtoti lietojamais iepakojums. Tātad šeit visu iepakojumu 11,000 jānorāda 2. un 4. kolonnā, un tas, kas ir atkārtoti lietojamais iepakojums, tas tiek norādīts 6. un 7. kolonnā, kā pirmo reizi laistais atkārtoti lietojamais iepakojums. Kā dabas resursu nodokļu objekts ir uzskaitīts atkārtoti lietojama iepakojuma daudzums, kas tirgū laists pirmo reizi, tātad tas 1000 kilogramu iepakojumu. Par šo daudzumu arī komersants A paziņo apsaimniekotājiem. Taču par gadu komersants A kopā uzpildīja 6,000 kilogramu šādas pudeles. Tad tas ir norādāms 8. un 10. kolonnā. 10. tāpēc, ka tas ir primārais iepakojums. Līdz ar to rotāciju skaits šeit veidojas 6. Un tas tiek aprēķināts, izmantojot tabulas visatkārtoti lietojamais iepakojums, kas ir 6,000 kilogramu dalot ar tabulas visatkārtoti lietojamais iepakojums, kas piemērā ir 1000 kilogramu. Un rezultātā mēs iegūstam 6 rotācijas.
Jā, šeit mēs varam aplūkot datus par ražotāju atbildības sistēmu tirgū laisto iepakojumu. Un kā redzam, pirmajā vietā ar tirgū laisto lielāko apjomu ir koka iepakojums. Tas ir pati augšējā līkne, ko mēs redzam. Un šis rāda bažas par nekorektu uzskaiti, jo no nevienā Eiropas Savienības valstī koka iepakojums nav pirmajā vietā. Stikla iepakojums, kas ir zilajā krāsā, 2022. gadā ir samazinājies, kas skaidrojams ar depozīta sistēmas ieviešanu un atkārtoti uzpildāmā depozīta iepakojuma atgriešanas rādītāju pieaugumu. Apskatot Eiropas Savienības tirgū laistā iepakojuma materiālu īpatsvaru, redzam, ka koka iepakojums ir tikai 4. vietā. Pirmajā vietā ir papīrs, 2., 3. plastmasa, stikls un tikai 4. vietā ir koka iepakojums. Un Latvijas situācija atšķiras arī no mūsu kaimiņu valstīm, Baltijas valstīm. Kā jau es teicu, tas rada bažas par nekorektu uzskaiti, jo, kā mēs redzam, Latvijā pirmajā vietā ir koka iepakojums, bet Igaunijā un Lietuvā pirmajā vietā starp tirgū laisto iepakojumu pirmajā vietā būs papīra iepakojums. Šobrīd Latvijā dati ir pieejami par depozīta iepakojuma sistēmā apsaimniekotu atkārtot izmantojamo stikla iepakojumu, kura uzskaita ir līdzīga kā pārējam iepakojumam, un kā mēs redzam, pagājušo gadu tirgū pirmo reizi tika laisti gandrīz 15,5 miljonu kilogramu stikla depozīta iepakojuma, kas ir gan vienreiz lietojamais, gan atkārtoti lietojamais iepakojums. Un nedaudz vairāk kā puse no visa stikla iepakojuma bija tieši atkārtoti lietojamais depozīta iepakojums. Un šeit mēs varam redzēt, ka rotāciju skaits ir apmēram 2,5 rotācijas. Un šie dati ir tādi mums par atkārtoti uzpildāmo iepakojumu pirmie, kas ir sīkāk uzskaitīti, un viņus apskatot arī mums ir gandarījums, ka sākot darboties šai sistēmai un atbalstot atkārtoti lietojamā iepakojuma izmantošanu, ir redzami rezultāti saistībā ar tirgū laistā stikla iepakojuma samazinājumu. Jā, paldies. Paldies. Nu, ko, liels paldies. Esam daudz ko jaunu uzzinājuši par šo te atkārtoti lietojamo iepakojumu. Un, protams, kad cilvēki, kamēr jūs nezināt savu prezentāciju, ir uzdevuši mums gana daudz jautājums, vēlreiz es atkārtošu, kad lielu daļu no šiem jautājumiem mēs atbildēsim pēc šī te individuāli sazinoties ar katru klientu, tā kā neuztraucieties, ja jūs savu jautājumu nedzirdat, vienkārši daži ir izlasīti, kas ir atnākuši un arī pirmie tiek uzdoti. Tad jautājums. Ja uzņēmums izmanto atkārtot lietojamo iepakojumu, kur ir iegādājies no cita uzņēmuma, un par kuru dabas resursu nodoklis jau ir samaksāts, vai šis iepakojums ir jāuzskaita un jāatspoguļo šajā atskaitē par atkārtoti lietojamo iepakojumu? Jā,
Es teiktu, ka ir jāuzskaita rotāciju sadaļu, tikai šeit būs, jo, kā tika minēts, ka dabas resursu nodokli jau ir samaksājis iepriekšējais komersants, tātad viņš viņu būs jau norādījis tā kā savā uzskaitē, ka tirgū laisto atkārtoti lietojamo iepakojumu, bet nākamajam šajam komersantam, kas ir uzdevis jautājumu, es varētu palūgt parādīt piemēru tabulu. Vai redz? Jā, tad šeit būs tāds vienkāršāks piemērs, kad komersants tirgū pirmo reizi kopā ar preci tātad netiek laistas koka iepakojums. Tātad viss koka iepakojums tiek norādīts ar nulli pie tirgū laistā. Šeit es nerakstīju, lai tā kā neaizpildās tā tabula, un ka mēs redzam tikai, kas būtu viņam jāaizpilda. Un tātad par gadu komersants šis kopā preču nosūtīšanai realizēja atkārtoti, izmantoja, pieņemsim, 40 koka paletes, ja, tas būtu 1000 kilogramu. Tātad viņš šos 1000 kilogramu šās rotācijas uzrādīs 8. sadaļā. Tas būs pie rotācijām viss atkārtoti lietojamais iepakojums. Pelēkos laukus tātad mums nav obligāti jāaizpilda, un šis arī nav kā primārais iepakojums. Tātad tikai rotācijas, tikai 8. sadaļa. Skaidrs. Nākamais jautājums saistībā ar to, kad kā saprast, vai ir vai nav šis te atkārtot lietojamais, respektīvi, kā var saprast pēc pavadu dokumentiem, kurš no iepakojuma veidiem ir vai nav atkārtot lietojams. Piemēram, kartona kaste ir kā atkārtot lietojams, ja arī uzņēmums tās nelieto atkārtoti. Nu, respektīvi, ja šī te kaste, viņa teorētiski varētu būt, bet uzņēmums to nedara. Un tad vai ir vai nav jānorāda? Šeit ir tāda nianse, ja iepakojums netiek atkārtoti lietots tā sākotnējam nolūkam un tā kā uzpildīts ražošanas uzņēmumā. Tas ir tikai, ja mēs, tā kā saimnieciskajā darbībā mums vajag, mēs tagad izdomājam, ka mēs tajā kastē ieliksim, nē. Ja tas nav tā paredzēts, bijis, ka tas ir kā iepakojums, kurš ir paredzēts atkārtotai uzpildi, lietošanai, to nevarētu uzskatīt par atkārtoti lietojamu. Un tas arī šeit, šajās atskaišu formās neparādās. Tikai, tā kā es teicu, ir tie divi faktori, ja, ka viņš ir paredzēts atkārtotai uzpildēji jau viņu tā kā ražošanas procesā, jau laižot tirgu, un viņš arī tiek piepildīts un atkārtot izmantots. Tātad šeit es teiktu, ka nē. Skaidrs. Un pēdējais jautājums, jo laiks jau iet uz priekšu, tad jautājums par rotācijām. Ja mums nav izveidota nekāda veida uzskaites sistēma atkārtoti lietojamām koka paletēm, kā mēs varam zināt to rotāciju skaitu? Vai varam neuzrādīt šo informāciju? Uzņēmums tātad, interesēs vai... Jā, informācijas uzrādīšana ir obligāta, taču varbūt neuzskaitīt katru paleti un veikt aptuvenos aprēķinus, jo citreiz ir tā kā baigdās uzņēmumi, ka ir kaut kādas mazas nianses, kas var atšķirties tur kokas plasmasas paletēm, tur svars vai kā, bet tomēr aptuvenie dati ir jāuzskaita un jānorāda. Skaidrs. Liels paldies jums par šodienas tēmu, par atbildēm uz jautājumiem. Vēlreiz tā mums bija Anita Zakarāne Eglīte no Valstsvides dienesta. Un teiksim viņai paldies, un kā paldies nākamais...